Labs vakariņš visiem! Turpinām mūsu stāstu sēriju. Pagaidīsim, kad kāds arī pieslēgsies mums. Jā, ļoti gribējās tik tiešām šo nedēļu veltīt tādiem foršiem, pozitīviem stāstiem par veselību, par sasniedzamajiem rezultātiem, jo nevelti, jo mums tūlīt jau startēs fantastiskais projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas ir bijis ļoti daudzu cilvēku tāds pirmais starta, tāds riktīgais atspēriens ceļā uz veselību, ceļā uz vispār pavisam tādu jaunu pašsajūtu un jaunu vispār dzīves realitāti, kad nemaz nav tik slikti, kā ir. Un šodien es esmu aicinājusi uz sarunu ļoti fantastisku, skaistu, šarmantu dāmu. Pirmo reizi, kad es viņas stāstu dzirdēju pagājušajā gadā decembrī, mēs tikāmies pirmo reizi Rīgā. Viņa pati dzīvo Anglijā jau vairākus gadus, Jolanta Priede. Man vienkārši, es klausījos un man likās ārprāts, vai tā arī var būt. Un redzu, Jolantiņa ir pieslēgusies. Jolantiņa, es uzreiz tevi slēdzu klāt, lai mēs nekavējamies. Un Jolanta arī ar prieku jums izstāstīs šo veselības stāstu, kas drusku zemāk. Zemāk? Jā. Facebooks vienmēr kaut ko te pēc tam sadara tā, ka vairs nevar saprast. Tagad? Jā, it kā, piemēram, vertikāli parasti iet Instagramā, horizontāli Facebookā. Nē, tev puse neredz vispār. Tev vajag vēl zemāk. Tev vajag augstāk to te kameru augstāk. Jā. Jā. Ir, jā? Jā. Tā, super. Ko, Jolantiņa, lūdzu pastāstīja, jā, to savu stāstu. Jau sen gribēju, jā, arī ar tevi iziet Facebook tiešraidē un domāju, ka šis laiks ir tas īstais. Varbūt nedaudz pastāstīja, jā, kas tad īsti bija, kāds ir tas tavs veselības stāsts un kā ir tagad? Jā, sveiki visiem. Jā, pirmkārt jau, protams, paldies, kad tu mani uzaicināji, jo mēs jau tikai pirmo reizi satikāmies 21. Latvijā, 21. decembrī. Un, jā, zin kā, tas stāsts jau ir gadiem garš, un man arī vakardien bija krievu valodā, tad es vienmēr tā, kad atceros to visu, kas sāk stāstīt, es vienmēr gribu izplēsties, jā, lai būtu visiem skaidrs, lai varētu kādam palīdzēt, lai varētu saprast to, ka, principā no visa jau ir kaut kāds risinājums, vienkārši vajag to īsto pieeju un nebaidīties atrast, ja, un tas ir tas, par ko mēs šeit Koroļu klubā runājam visi, ja, un tos projektus piedāvājam, bet, protams, es vienmēr esmu no dzimšanas bijusi enerģiska, aktīva. Man katrs gada laiks bija organizēts, vienmēr pati pirmā cēlos, uzreiz gāju ārā, mums bija līvāna māja. Viss, tā, lai aprakstītu, jā, tur visi kartupeļi ar hektāriem, tur cukurbietis un viss tāda lauku meitene. No darbiem nebaidos un tā arī vienmēr esmu uzaugusi. Un līdz ar to, protams, pēc tam viss savā dzīvē to aizēja, viss kaut kā sanāca uz to Angliju un tādā garā. Un mans iepriekšējais darbs, ja mēs atgriežamies šeit Anglijā, tad darbs bija 6 gadus strādāju pār supervaizoru. Devu cilvēkiem darbu, ļoti atbildīgs darbs, jo ļoti daudz uzņēmos, jo gribējās visu tā, lai ir perfekti. Un attiecīgi uz to, kad šo visu 6 gadu laikā, varbūt, pēdējos kaut kādus 3 vai kā, es nepamanīju, kā mani stress no iekšas izēda mani. Nepamanīju to, kā es vienkārši varu pieļaut sev, kad es aiz stūra aizēju tur izraudāties, ja, un noslauku asaras, ja, un eju atpakaļ, ja, strādāt tā, ka nekā nav. Nepamanīju to, kad es jau pēkšņi jau neju ēst. Jā, vispār. Gan jau es aiziešu, jā, gan jau izdarīšu darbus aiziešu. Tā ir vakars un visu to
situāciju, tās visas galvas sāpes, kas man bija tāds, tā kā nespēks, tai pašā laikā es gāju kā torpēts. Un es mācēju ļoti labi bloķēt to visu, gan jau varbūt kāds sapratīs, kas tas ir un kā tas darās. To nevar tā aprakstīt, ka tu bloķē visas tās situācijas, tās sāpes, kas ir tevī, un tu vienkārši ej kā zilonis, ja, kā zirgs jau uz priekšu, tu atver durvis un tu jau uzreiz pa darbu domā. Aizver durvis, iekāp mašīnā un vem. Jā, un katru dienu tā bija. Tā kā tur bija arī, kad visu dienu tu neēd un vakarā tikai vienu dienu, ja tu paēd. Nu, principā jau tad, kad daudz cilvēku, kur ir izbraukuši tur Īrija, Anglija, ja, ir daudzas situācijas, ka cilvēki īstenībā viņi strādā tās garās virsstundas, viņi ieiet tajā darba rutīnā, viņi nedomā par sevi un viņi ir aizmirsuši ieskatīties mazliet arī drusku dziļāk sevi, kur viņi skrien, ko viņi dara, ja, un tas tāds kā varbūt, nezinu, tāds kaut kāds rituāls, kur dzīve paskrien, ja, un ko tu iegūsti, ja tu iegūsti, kā saka, sliktu veselību, ja, un viss noiet grīstē, gan viss locīt tavu veselību, gan viss tas, ka tev ir jāceļ smagumi, un viss. Tieši tāpatās arī es piefiksēju to, kad es jau, nu, atteicos no ūdens praktiski, mans rīts sākās gadiem, piecēlos kafija, un tad uz veikalu energy drinki, jā, lai būtu tā enerģija visu, un jo līdz vakaram strādājām. Un, jā, 13 krūzes kafija ar pienu, lielās krūzes. 13? Jā. No office, zin kā, nu mēs strādājam 13, 14, 15 stundas, tad principā sanāk stundā kafijas lielā krūze ar pienu. Nu, un tur bija tā tikai Jolanta kafija izredī, un es tikai ieskrienu ātri, padzeros, jā, izskrienu atkal, darbos, atkal izskrienu. Protams, tajā brīdī es neapzinājos, cik tas ir, man likās, ka viss ir ok. Kaut gan man bija viena paziņa, un viņa man vienmēr teica, Jolanta, tu padomā, kur tu, nu, pakritīs vai kaut kas tev notiks, un es vienmēr teicu to, ka, nu, gan jau, tur jau augšā visu zinu, kad pakritīšu, nu, un pakritu, jā, nedrīkst arī jokoties to, ko tu saki. Un, jā, tas sākās vienā dienā 15. gadā. Tā, lai tas nebūtu ļoti ilgi, tad es teikšu tā, ka visi simptomi, kas varēja būt, tie bija man. Viss, pilnīgi. Tad, kad es klausos kaut kur kāds saka, piemēram, par kaut kādiem rezultātiem vai kaut ko, un viņi runā par simptomiem, ja kādi ir pie kaut kādas diagnozes, vai tur veģetatīvā distonija, vai tur kaut kāda cita, ja, tad visi tie arī simptomi ir bijuši man. Ja. Visi tie karstuma augstuma viļņi, un man ir, jāizreiz pateikšu, ka man ir fibromalģija, jā, man 17. gadā noteica fibromalģiju, un TLG leukēmija ir T-šūnu, lielo granulu, limfocītu leikēmija, nu vēzis, kas ir uz mūžu. Tas nav tāds vēzis, kur tu, piemēram, pasēdi uz ķīmijterapiju, jā, un tev tā kā noindē tās vēža šūnas, ja, un tu dzīvo tālāk, ja, atjauno savu organismu un visu ok, bet man ir tā, ka man visu laiku iet monitorings, man ir jāievēro tā, lai es, piemēram, nesaslimtu, ja man kaut kas notiek, tad attiecīgi man uzreiz jāzvana uz emergency, ja, un tad uzreiz slimnīcu, jo es esmu tajā riska zonā. Protams, tagad to mēs vēl pieskarsimies, ja, kad es pilnīgi jūtos aizsargāta, ja, un man nav nekādas bailes tās, kas man bija iepriekš. Protams, ejot viss, 2 gadi vajadzēja, lai man noteikti tās diagnozes. Tas bija šausmīgi. Es biju tajā procesā, kad gāju pie tiem ārstiem, un ka viņi negribēja neko darīt un neko piedāvāt un neko izmeklēt, un fibromalģija arī tik ātri nevar noteikt. Tur iet cauri visam, tur ir fibromalģija saistīta ar artrītu. Piemēram, viņi pa priekšu pārbauda. Man krievu valoda
jaucās iekšā, pārbauda, vai nav artrīts, jā, un tad tur arī visi iet cauri visam tam procesam. Tad ir vēl arī ļoti tuvu dažādas diagnozes, kā multiplā skleroze, veģetatīvā un tā tālāk. Arī tāpatās man tad, kad, un tad 17. gadā man noteica, un abas divas vienlaicīgi, tad, protams, visvairāk man šokēja, es vēl tā kā neizpratu, jo es jau biju pieradusi tai sāpēs, to fibromialģiju neizpratu. Bet man vairāk šokēja tā tīlģa leukēmija, jo tāpēc, kad tas bija tāds šausmīgs trieciens man, un šīs diagnozes abas divas ir pilnīgi pretstats vienotrai. Ja, piemēram, ja nebūtu fibromialģijas, ja, ar to tīlģa leukēmiju, piemēram, tur ievērojot kaut ko mainot dzīvi, jā, es jau varētu ļoti skaisti dzīvot, man nebūtu nekāda stresa, man būtu pārliecības vairāk, bet fibromialģija man nedod tās, jo tāpēc, ka man tie visi tas ir, fibromialģija ir viens tāds, ko var ātri noteikt, kad ir sāpes pa visu ķermeni. Tas man bija tik smagi, kad man pat nevarēja pieskarties. Man pieskārās un es burtiski lecu, jo tāds īsavienojums, tāds strāvas signāli, jā, pa visu ķermeni. Man, piemēram, ir ļoti grūti, jā, starp citu, es atcerējos vakardien aizmirst pieminēt krievu valodā, jā, kad viens tāds ļoti smags gadījums ir tas, kad es varu, piemēram, pagājušajā gadā izjūtu to, kad karstumi un augstumi, jā, man var būt 30 grādi iekšā mājā, jā, un es varu pilnīgi drebēt, jā, un man ir nežēlīgi augsti. Tieši tāpat tās arī darbā. Man ir jārēķinās ar to, ka, piemēram, gāzes tur, elektrības rēķins, jā, viņš būs ļoti, ļoti augsts, jo tāpēc, kad ir citreiz ir pastiprināti, jā, tādi visādīgas tās, tādas, nevis lēkmes, bet tie simptomi, jā, kas nāk uz āru. Protams, viss jau ir ļoti skaisti gan uzlabots, jā, un neteikšu, ka pilnībā tāpatās visu eju, un es jau zinu, kā sevi regulēt. Bet, protams, tīlģa leukēmija viņa man drusku šokēja, jo mans asinsārs, viņš uzreiz pateica, viņš teica, Jolanta, sagatavojies ar to, ka tev ir, jāmācās dzīvot no jauna. Tev ir, viņš redzēja, kā es ciešu no tā, ka es nevarēju gadiem pieņemt, ka man kaut kas tāds ir. Jo tā mana enerģija, viņa mazliet drusku nedeva, viņa nedraudzējas kopā ar emocijām. Un tas, kas manī darījās iekšā, tas bija briesmīgi, jo tāpēc, kad vēl tā ārstu visa nolaidība un cik viņi nepareizi arī zāles izraksta, ja tur iedod man cilvēkam, ja kuram man vispār nav epilepsija, ja man dod epilepsijas zāles. Mums bija tādā kā man bija daudz, kas, ja no medikamentiem, tur antidepresanti un gabapentīns, kas ir epilepsijas zāles, ja, kas tika uzcelts ja, līdz 900 mg, ja, daudz visādīgas pretsāpju, man uzreiz angļu valoda jau sitās, kad es sāku domāt, jā, un tad arī mainīju, jo tāpēc, ka nepalīdz kaut kas un viss, un tāds aburtais loks ir visu laiku, un tu nesaproti, ko darīt, un tas moments, kad es sāku kaut ko domāt, bija tie fragmenti, ka man bija pāris ārsti, jo man viņi bija ļoti daudz, pāris ārsti, kur man teica, Jolanta, meklē kaut ko netradicionālu. Tas ir ādatu punktūras vai kaut kādas terapijas, ko tu vari izdarīt, jā, vai uzturu bagātinātāji, jā, ir ļoti efektīgi, jā, pameklē kādu kompāniju. Tas man kaut kā aizlikās aiz aus, bet, protams, tā situācija jau tik traki aizgāja tiem ārstiem, jo tāpēc, ka viņi arī nesaprata, kas man ir, jā, ļoti ilgi meklēja to, kamēr teica, ka tā fibromialģija, jo bija viss, tās sāpes bija tik traģiskas, ka man jau, pirksti visi, ļodzījās, jā, un man jau ārsts teica, tu ļoti, uzmanīgi, lai gadījumā, kaut kas nepaliek tā, kad, šitā te, jā, es tur ērglītis. Un bija vis kaut kas tāds, bija tādi momenti, kas bija briesmīgi, kad
kad es jau meklēju pārūku internetā, tur, zini, tā kā sev mierināju, kad ārsts jau teica, nu, viss tev tagad, nu, būs jau jāiet uz lielo vakcīnu, jā, kas, jo tāpēc, ka mums nekādīgi neceļās tie neutrofīli, jā, un tādā garā, un, protams, tās visas asaras katru dienu raudāju, katru dienu, bet tai pašā laikā kaut kur atradu to pozitīvismu. Pats trakākais bija man moments, kad es nokļuvu uz gultas, ka es nevarēju pastaigāt. Tas īstenībā bija briesmīgi, jo tāpēc, kad tad, kad enerģisks cilvēks nokļūst tādā situācijā, tad, nu jā, man bija, es jau pat savam asinsārstam teicu, ka es dzīvot negribu. Kad ir, man nebija nekādas tādas problēmas. Es varēju tur izdzert to morfija pudelīti, ja, un vienkārši nolikt ķepas, ja, un palikt tur. Ja, bet tad kaut kāds brīnums notika ar to, kad es kaut kā atcerējos, nu, man ir citreiz tās tādi uznāk tādi signāli, kaut kādas domas pēkšņas, ja, un tad man uznāca tas, kad ārsts man teica, meklē kaut ko netradicionālu. Un tad es arī sāku to vienu pirkstu, tur, jā, pārējie pirksti man īpaši strādāja, un gultā guļot, jā, meklēju, tad man uznāca posts tieši Juras Arjaga, un viņš man ļoti piesaistīja to, kad viņam ir tāda dzīves situācija, ka viņš ir invalīds, un, protams, tādi cilvēki viens otru ļoti labi saprot, ja, un mazliet drusku arī jūt līdzi, un tad es tieši arī izlasīju viņam par to Coral Mine, un, jā, tas postiņš man ļoti, tā kā, varbūt ieinteresēja, jo tas bija saistīts ar to, ka es gadiem jau nedzēru to ūdeni, ka bija manā dzīvē tikai kafija un enerģijas dzērienu un vakarā viena maltīte, ja. Un vīkendos, ja, tur JD and Coke, ja, un tusiņi, un diskotēks, ja, un vispārējais. Tāpēc man drusku tā kā pavirzīja mani atpakaļ, un tā es sapratu to, ka, jā, ūdens, un kaut kas tur ir interesants uzrakstīts, jā, un man kaut kā tās sajūtas, es ļoti uz sajūtām. Ja es jūtu, ja man intuīcija saka, tad es arī ņemu. Un tā es arī piereģistrējos, man ļoti patīk, ka tur ir pa brīvu. Piereģistrēties, man patīk pašai iet un sajust, vai tas ir mans vai nav. Un, jā, protams, lielākā problēma bija tā, ka man naudas nebija. Mēs bijām tādā traģiskā situācijā, kur vienkārši mēs abi divi zaudējām darbu ar Andžeju. Tas ir, paldies Dievam, ka man Andžejs visam tam izgāja cauri ar maniem visiem šitiem te uzplūdumiem un maniem visiem stresiem un depresijām, ka viņš to visu izturēja ar mani kopā un bija blakus un atbalstīja un stutēja un mazgāja un... Jā, tā kā tā. Un, protams, tie momenti ir tādi, kad, nu, gribās, protams, raudāt, jo vairāk runā, jo gribās, bet, zini, citreiz ir, vairāk ir jāizrunā, lai to varētu pilnībā atlaist, vai ne? Jā, piekrītu. Un, protams, tagad jau tad, kad es runāju, tad atnāk, bet tā pavisam, tik cik es esmu mainījusi to dzīvi, tas ir vienkārši, nu, neticami par to, kā to var izdarīt. Jā, un tāpēc gribās vairāk runāt, jo tāpēc, ka reāli to var izdarīt. Un tad, jā, tad es pievienojos, pirmais mans produkts, jā, tas Coral Mine, un, protams, es arī, kad sasniedzu kaut kādus rezultātus, es neslēpu no savā asinsārsta. Tas bija tāds moments, kad, starp citu, jā, ļoti labs moments bija, lai drusku saīsinātu, kad cilvēki jau sapratīs, es ienāku koraļu klubā, jā, un sāku dzert produktu, un tā bija viens moments, kad man ārsts tā kā teica, ka viss man neutrofili neceļās, kad Jolanta, tu nākamajā reizē tagad nāksi, jā, pēc, man liekas, 2 mēnešiem laikam varbūt, ja nemaldos. Un, ja gadījumā, nu, tieši tāpatās būs nestabili, tad mums ir jāiet, jo tāpēc, ka ļoti kritiska situācija bija. Un, jo tieši tai tilģē leukemijai ir tas killer puse, kas jau aiziet jau uz to, kad, nu, var izēst organismu ārā, jā, un var būt ļoti traģisks moments. Nu, un
Un tad es paprovēju to ūdeni, tad tur man ar to ūdeni gāja, ka man vajadzēja, nebija naudas un ko darīt, tad es tur sāku savas drēbes tur pārdot, ja tās, kas vispār nevilk, jo bija periods, ka tev vispār nekrāsoties, nemazgāties, pilnīgi neko negribās, ja tev uz visu ir antipātija, tev ir tikai viena doma, ko lietot, lai savu veselību uztutētu. Visur, kur tik es nereģistrējos, visur pilnībā, kur bija pa brīvu, ja, kuras varēju daudz ko provēju, daudz ko man sūtīja pa brīvu, lai es tikai dzeru un ka man būs labi, nekas man reāli nepalīdzēja. Arī no Amazonas šeit sūtīja produkts, nebija tā, ka kāds man pateiktu kaut ko, nebija tas koncepts, saproti, kas ir šeit. Jā, un tad pēc tam es pa to ūdeni izgāju, tur arī savs stāsts, gan jau saīsināsim mazliet. Tad sāku pirmo pa produktiņiem, tad nebija tādas pakas 18. gadā, tur GoPak. Tad es ņēmu tikai pa tiem produktiem. Man ieteica Vineta ar Juri kopā, abi divi pazvanīja man, tad ieteica tieši tos produktus. Un tad, protams, bija tāds interesants fakts, ka es sajūtu, kad man kaut kas uz manām visām panikas lēkmēm, uz manu stāvokli, kaut kas mani ietekmē. Man kaut kas emocionāli, kaut kas mani nomierina. Un es nesapratu, kas te es sāku googlēt, protams, kas tie pa produktiem aprakstīņas visu, un izrādījās, ka tā bija grifonija. Man jau 5 reizes nav jāsaka, es eksperimentēju sev visu, ja vajag tikai uzlabot kaut ko man savā dzīvē, tieši man, jo man vajag būt atpakaļ enerģiskai, ja, lai es visu varu izdarīt to, ko es gribu, to, ko mans prāts saka. Un, protams, es atklāju to, ka tā ir grifonija, un tad, protams, arī ņēmu ar grifoniju, eksperimentēju, bija pāris mēneši, ka man bija 10 grifonijas dienā. Es viņu taisīju koncentrēti, mazā tasītē, siltā ūdens 2 kapsuliņas. Tad, kad man nāca jau lēkmes, es jau pati jūtu jau apmēram, jā, negaidīju to momentu, es reizēm mēls grifoniju vienu, paiet dažs minūtītes, tur atkal otru grifoniju, jā, un viss atkal nomierinās. Kā es sajūtu vienu tādu tā kā rezultātu varbūt, ja, kad tas palīdz, tur nav 10 reizes man jāsaka. Viss, tas tiek regulāri darīts. Ja es sajūtu, ka grifonija strādā, tad 10 reizes nekas netiek pārunāts, es dzeru vienalga, cik kamēr man organisms saka, pietiek. Tad, kad es arī pa tiem pašiem neutrofīliem leikocītiem, ja, kad viņus nostabilizēt, tas bija tas moments, ka man bija jāiet pie ārsta, un es jau ņēmu, dzēru lecitīnu daudze. Un lecitīns man sanāca 12 kapsulas dienā. Viņas tādas ritīgas, ja, citi nevar viņas iedzert. Citi nevar iedzert, es viņas pārkost nevaru, jo man tie receptori ir pietiekami tādi jūtīgi. Un tad, protams, es uzdzeru daudz ūdeni, tad pa vienai kapsulai, lai viņas slīd tur lejā. Jā, bet, 12, 13, citreiz kaut kā vienkārši iemet tur saujā, ja, mutē iekšā un dzer. Un, protams, ar tiem visiem pāris mēneši, un es tagad visu paņem tās buņģiņas līdz man pie tā ārsta jāiet, es jau esmu jau drusku jau enerģija, jau pat no gultas esmu piecēlusies, viss, sākus jau, protams, man viss ar Andžai palīdzību es gāju, man tur piedāvāja ratiņkrēslu, es teicu, Jolanta, ratiņkrēslā nesēdēs, viss. Un es tagad aizēju pie tā ārsta, izprintēju viņam arī tās visus tos aprakstus, un, protams, es ieeju, un viņš skatās uz manīm, un viņš saka, es kaut ko nesaprotu. Un es tagad no tās maisiņa velku tos produktus ārā, un viņš tā zina lielām acīm. Viņš bija viens no tiem speciālistiem, kas bija, tā kā varbūt laikam manā pusē, jo viņš redzēja, ka man vēl tā blakus tā fibromaloģija, jo viņam bija 8 pacienti ar manu diagnozi. Piemēram, tāda kā Latvija, tā diagnozi vispār nemaz nezinu, ja man bija ļoti grūti, ne Lietuva, ne Latvija, ja, tā kā visi parasti iesaka, ja tur brauc uz Latviju, tikai uz Latviju, ja, aizdzināmies, ja, parādos, iekritām, ja, un viss, un atbraucām vienkārši 0, un atkal bija jāsāk viss no gala. Un tad, protams, bija tas fakts, ka es izliku visu, un es saku viss, es
tagad dzeru šitos, es visu zāles noņēmu noste. Protams, viņam bija šoks, kamēr viņš to sagramoja, kamēr viņš apskatījās, kas tas tāds ir. Un pirmais reiz pateicu, tie ir dabīgi uzturu bagātinātāji. Es saku, es šitai kompānijai uzticos, es jau dzeru, es saku, antidepresanti man pagaidām paliek, bet es dzeru daudz grifoniju un pamazām kāp no antidepresantiem nost. Viņš to visu, kamēr sagramoja, un tad viņš teica tā, Jolanta, es redzu, kāda tu ienāci, kāda tu izskaties, man tiešām ļoti, ļoti liels prieks. Es tev dodu zaļo gaismu, dzer, galvenais, lai tev palīdze. Un tad viņš katru reizi man vienmēr pārjautāja, vai tu tur to dzer, vai tu tur šito dzer, vai tu tur lecitīnu dzer, runājam, un viņš tā, tu to grifoniju dzer, es saku, jā, dzer, viss. Izprintēju viņam tās lapas, un tāda bija mūsu tas sākums vispār, kad tas bija vienīgais tāds ārsts, kas pieņēma, jā, un kas runāja man par uzturu bagātinātājiem. Protams, aiz durvīm, ja mēs tur nekliedzām un neviens tur liecinieks nebija. Bet pārsvarā, protams, mums šeit ir tā, ka neviens par to nerunā, un jā, par to nedrīkst runāt, jā, par uzturu bagātinātājiem, tas ir pasarg Dievs, jā, visur ir ķīmija, jā. Un traki, protams, gāja, tāpēc, ka visi tie, kas side efekti no tām ķīmijām, ja, viņi atkal deva citas blaknes, citas problēmas, ja, un atkal kaut kur izraksta kaut kur, atkal kaut kāda appointment pie cita ārsta, ja, tur kājai problēma, ja, pie kaut kāda kāju ārsta, ja, un tur jau tā psihe jau man bija jau tik traki nobeigta, kad es jau nezināju, ko darīt. Un tad pēc tam, jā, tu pieliku visam punktu to, ko es varēju, tik cik palika man antidepresanti visa. Pārējais viss tikai uz koraļiem. Pilnīgi tikai. Izjūtu un te es sapratu to, ka man ir kaut kas jādara, jo tāpēc, kad man reāli naudas nav, man nav ienākumu, un es strādāt nevarēju. Un tāpat tās arī Anģei zaudē darbu, un pēc tam, kamēr viņš uzsāk strādāt, jo tāpēc, ka šeit Anglijā pietiekami, ir jāpelna daudz, lai tu varētu šeit dzīvot. Nevis tā, ka tur šiki dzīvot, bet, tā, lai pārticīgi, ka tu tur aizēji uz veikalu, ja, tad tur nav jāskaida kapeiciņas, ja, jo šeit tāpat tās viss tie mēneša maksājumi, ja, ir pietiekami, ja, augsti. Un tad es sāku domāt par to, kad kā es varu, es redzēju to, kad mana Coral Mine ļoti labi izgāja, kad bija akcija 5+1, es meklēju tā, pat nekautrējos, es teicu, ka man vajag 5 draugus, kas grib izprovēt koraļu ūdeni, Coral Mine ir uz akcijas, es saku, palīdziet man dabūt Coral Mine. Un tā es arī katru nedēļu vācu pa 5 draugiem un liku sev paciņas malā, lai man ir. Un tad pēc tam jau sākās to, ka tur arī drēbes pārdeva visu, lai pirmā programma, pēc tam otrā, un tad es sāku domāt to, kad jau man atnāca atpakaļ cashbacks par maniem pirkumiem, par klientu pirkumiem, tad es sapratu to, ka man ir kaut kas jāturpina tālāk, jo man patīk reklāmas likt, man patīk daudz ko darīt. Un es liekot reklāmas, jā, man ļoti daudz cilvēku atbalstīja un visi, nāca arī, viņiem vajadzēja produktu un tā arī mans stāsts uzsākās šeit. Un līdz ar to es patstāvīgi to rezultātu sevi taisot, arī, protams, paķēru līdz ļoti daudz foršus cilvēkus, klientus, iepazinos ar daudz fantastiskiem cilvēkiem un tā viss. Protams, ir izstrādājies daudz uz to, ko es arī šobrīd stāstu, piemēram, lai kaut ko uzlabotu vēl vairāk, jā, piemēram, tos pašus leukocītus neutrofilus, kā es teicu, jā, lecitīnu daudz, nebaidīties, daudz. Kad jau tā problēma ir, tad jau vajag daudz. Šeit jau nav jādomā par to, ka aktīvs tur rakstīts viena, es tagad iedzešu 2 aktīvus. Tur jau iet jau lielos kvantumos jau. Jā, un, protams, tā koncepcija, kas ir koraļu klubam, tas man arī piesaistīja, jo tāpēc, kad es pievienojos daudzās kompānijās, neviens nerunāja, visi tikai dod kaut ko, sūta kaut ko, un neviens nerunā par ūdeni. Un nebija tas kontakts ar to ūdeni.
Ja saproti? Un tāpēc man ļoti, ļoti palīdzēja tas jūra posts, un tāpēc, kad es sāku to korālu mainu, tad man burtiski es jau jūtu, kā mans organisms, jā, visur pildās, viss locītavs, viss, un kad es jau sāku, man liekas, kad atjaunoties un dzīvot jau, jā, bija tās, bet ļoti ātri sajūts. Es ļoti tāda jūtīga, emocionālā un jūtu visu, ja ķīmijai ir kaut kādi side efekti, tad es viņus visus jutīšu. Un vēl vairāk varbūt, jā. Citi varbūt var tur kaut ko nejust, vai tur ar antidepresantiem iet uz darbu, jā, vai kaut ko man pat, piemēram, mūsu evening formulā, jā, es viņu nevaru dzert, jo tāpēc, ka tur ir melisa. Es nākamajā dienā nevaru pamosties. Jā, es esmu ļoti uz katru uz arī ārstniecības augus bērnībā vācu un nodevu aptiekā. Es ļoti daudz zinu par ārstniecības augiem un zinu, cik viņi var būt cilvēkiem jūtīgi. Tāpēc arī ir tā, ka manā visā tajā periodā es ļoti daudz, tā kā ir tie, ieteikumi, ja tur tēņas un vākt kaut ko pašiem savu, un ak, Dievs, ko tu tur tās piļuļas dzer, tur tos uzturbagātinātājus, ja, un tādā garā tik daudz, ja, ir tak tējas padzert, tas viss uz manīm tas nestrādā. Jā, es viņas dzēru, tieši tāpat tā kā kurkumīnu, ja, šitajā te pulverītī, ja, tur tējās, tinktūrās, visur, kur, ja, bet viņš reāli man neuzsūcās. Un tad, kad es arī lasīju tās visas tās, klausījos lekcijas, lasīju dažādus postus, ja, tad arī ir teikts, ja, ka tad, kad tev ir tas organisms jau toksisks, ja, no visa tā dzīves gaitās, kas ir sakrāts, ja, nu tev neuzsūksies neviens uzturbagātinātājs. Katrs mazākais stress izvada C vitamīnu, ja es šodien pastresošu, ja man jau C vitamīnu viss, un jau jādomā, kā es tur, nezinu, ko tur, piemēram, citrons, apelsīnas, ja. Man īstenībā ļoti labi patīk tas, kad man ir uzturu bagātinātāji labi, kvalitatīvi, kas reāli strādā. Es paņemu, zinu, ko es dzeru, zinu, ka viņi man strādā, un es arī labi jūtos. Ja, un tā arī tas viss pakāpeniski iet. Protams, ir dažas, piemēram, tilģa leukemijai, ja man jābūt uzmanīgai ar vīrusiem. Jā, tas attiecās to, ka es patstāvīgi katru dienu, visu šos gadus, jau 6 gadi, katru dienu paudu darko. Katru dienu. Un tā ir mana drošība, jo tāpēc, ka visi apkārt slimo, Jolanta un Ančejs neslimo. Mēs tagad aizbraucām arī uz Latviju, Ančejam bija it kā kaut kas tā kā, viņš vienmēr slimo, ja, bet līdz ar to, kā viņš dzer paudarko, tad ir tāds, ka it kā kaut kas ir, it kā kaut kas nav. Un tas viss tā ļoti, ļoti, ļoti maigi aiziet. Paudarko tas jau ir, viņš jau iet jau tur, 3 kapsulas ik pēc stundas. Jā, tad, kad tu jūti, ka tā situācija ir. Bet tā patstāvīgi man, piemēram, tos gadus, ja man nekas tāds ekstra nav, tad es parasti, 2x2, kā parasta deva. Jā, vai tur 1 kapsuliņa 3 reizes dienā vai 2 kapsulas 2 reizes dienā, ja, tas kā kuro reizīti, bet jā, ir tā drošība, un tad, kad nāk kaut kāds atkal jauns produkts, kā fitovirons, ja, tad paņem uz atlaidēm, izdzer kurciņu, ja, un visu laiku ir drošībā, visi slimo, mēs nē. Jā, tas īstenībā fantastiski, jā. Tieši tā. Jolanta, gribēju pajautāt, cik tev bija tas laika periods vajadzīgs, tad, kad tu no tā zemākā punkta jau sasniedzi jau to punktu, ka tu jau jūties kaut cik cilvēcīgi, cik tas bija mēnesis, 3, pusgads, cik apmēram? Nē, tas bija īstenībā ļoti ātri ar pašu korālu mainu. Man jau sākās jau tāds kā mazliet drusku spēks, un tad, kad bija tā, kad es jau mazliet kad jau jutos labāk, man jau bija tā iekšējā enerģija, nevis tāda trakā enerģija, kur tu skrien, ja iekšējā enerģija par to, kad prāts jau domāja par to, ko es varu lietas labā darīt, jo tāpēc, kad man jau bija varbūt tāpēc, ka es jau drusku jau padzirdīju to organismu, ja, un viņš mazliet drusku sāka domāt, ja, ko un kas un kā. Un tad es sāku skatīties YouTubē, kādas es vingrojums varētu, jo tāpēc, ka man bija tik
traģiski, ka es pat nevarēju iet pie fizioterapeita, ja? Es nevarēju pie masāžista iet, jo tāpēc, ka man viss tas organisms, visa mugura, viss man bija tik tādā spriedzē, ka man pat pieskarties nevarēja. Man visi teica, fizioterapeits, masāžis, man visi tie speciālisti, viņi teica, tad, kad tu mazliet drusku atgūsies, tad arī nāc pie mums. Un tas bija tāds, kad, zin kā, kāds izdzer tur fibromālģiju vai kaut kas, un tad sākās, ja, tev vajag šito, tev vajag to, tev vajag šito, tev vajag to, es reāli neko nevaru izdarīt. Tagad tikai es pagājuši gadu, jau decembris, novembris, jā, mēs pieslēdzāmies fitnes zālai, jā, tikai tagad. Arī es esmu bijusi uz akupunktūrām, un tad jau ir ļoti grūti, man jau teica, ka tev nevar iedurte, jā, es saku, nu mēģini kaut kā pacietīšu, jā, tad bija tā, ka, nu, izgājām, jā, kaut to elektroakupunktūru, un arī, nu, lai mazinātu tās sāpes, bet es skatos, kad īsti nemaz, lai es tur maksātu kaut kur ekstra naudu, tad šeit ir tāds jautājums, labāk varbūt es pat dzeru to grifoniju patstāvīgi, ja tur vairāk 5 kapsulas dienā, nekā es eju tur bez maz vai 2 reizes nedēļā, ja maksā 45 paundi, ja tas ir, piemēram, tur 90 paundi, ja, lai es mazinātu tās sāpes. Tad īstenībā es daru citus darbus un dzeru to grifoniju, ja, un vispārējo tur, kas vēl arī tāpat tās pie fibromālģijas ir. Daudz jau zinās, kas fibromālģija arī ir rakstīts, ka obligāti magnīs, ja, un ļoti labs ir kurkumīns. Un tā es labāk tos produktus padzeru, ja, kaut vai tā pamīšus. Un jā, es drusku aizbēgu no tā jautājuma, bet rezultāti bija ar ūdeni jau ļoti labi. Bija tā, kad man jau kaut kāda vīzija jau sākās, kad es jau sāku jau kaut kādus mazus tos vingrojumus, jā. Vingrojumus sāku darīt, un tad pēc tam, kad bija tā paka, GoPak, jā, atsevišķi, tad, nu, vispār, tad tiešām bija tā, ka, zin, kas man bija? Viens man bija tāda problēma, es dzīvoju 2 gadus te pakausī, nevis galvas sāpes, bet tie bija tādi dūrieni, ka kāds tev sēž pleciem un visu laiku nāzi tev tur. Un es burtiski dzīvoju šitā te kratīdamās un nekad nevarēju nekur nosēdēt. Un tad, kad es uzsāku GoPak, ko es arī pilnīgi visiem iesaku uz veģetatīvās, uz kaut kādām stresiem, depresijām un vispārējo, kur ietekmējās emocionālais stāvoklis. Iesaku GoPak, jo tāpēc, kad viņa man ļoti labi nostrādāja. Viņa man pat burtiski, man liekas, 3. dienā man pazuda dūrieni. Viņi burtiski, zin kā ir, tā, ka tad, kad vējš ir stiprs, un tad viņš tā pamazām, ka viņš aiziet. Tad man bija tā pa dienām. Pa dienām un te es vēl tā teicu, nē, nu nevar tā būt. Nu nevar tā būt. Es jau Lančiem teicu, mēs tagad dzērām no Amazonas, mēs tagad visur, kur no visādīgām kompānijām dzērām uzturbagātājs, nu nevar tā būt. Nekas nepalīdzēja, te pēkšņi kaut kādi, nezinu, te zelta produkti, ja, kaut kādi ienāk manā dzīvē un viņi palīdz. Tāpēc, ka tas bija tas koncepts, ja, kad ir, tā kā mums ir tā paku sistēma, ka tev tajā paciņā ir salikti, ārsti ir salikuši, ja, tos produktus, kas kopā der, jo bieži vien cilvēki viņi mazliet grāb un ķer, īsti nezinot, kas kopā iete, ja, un kas sadarās. Mums ir baigi forši tas, kad visu jau ir salikts un klientam un mums pašiem, kā patstāvīgiem klientiem, mēs izvēlamies un mēs lietojam visu tā kā ir ieteikts, kā ir rakstīts grāmatiņā. Un tas bija tas burtiski momentāli. Es jau, protams, nenoticēju un te es gaidīju. Es izdzēru visu programmu, man vispār tās sāpes vispār neatgriezās. Pilnīgi vairs tie dūrieni nav atgriezušies. Un sāku vingrot. Praktiski var teikt, ka tajā vienā mēnesī es jau burtiski jau sāku jau kaut kādas darbības darīt. Tāpēc arī bija tā, kad man Andžejs arī viņš vienmēr saka to, ka kā es iegāju pie tā ārsta, ja, ar savām kājām neturēdamās, ja, nu tur kaut kur drusciņ kaut ko, ja, un pati mierīgi varēja runāt, arī nestostoties, jo tāpēc, ka man citreiz bija tā, kad es kaut ko pasaku un es reāli man sēž iekšā un es nevaru pateikt. Un neko, un skatos acīs, es saku,
Viss, jā, un tad es varēju mierīgi runāt, un praktiski var teikt, ka tajā vienā mēnesī, jā, man viss uzliesmoja tādi rezultāti, kad, es nevarēju noticēt. Protams, otrā mēnesī jau tas jau bija es jau fiksi ātri pierodu, jā, un tad jau es jau sāku jau mazgāt jau traukus, jau viņš jau saka, tu traka esi, tu ej atpūties, ej tur paguli vai kaut ko. Es saku, nē, es jūtu, ka man vajag kaut ko padarīt, jo man arī ārsteicis, viņš teica, tu, Jolanta, tikai neiesēdies, jo bija viens moments, kad es to ziemu sagaidīju, ziemu aizvadīju dīvānā, sēžot tikai, un arī tāpat tās rokas visas lauzu, un tad, man asinsārsts, jā, viņš teica, tu skaties, neriskē, tā mēģini vismaz kājas augšā, lejā, kaut kā viņas grozīt, tur kaut ko, ja, bet viss ļoti, ļoti pozitīvi, un īstenībā jau viss ir atkarīgs no cilvēka, zini, jo tāpēc YouTubē viss ir pilnīgi, katrai situācijai tikai ir jādara tā, kad ir, piemēram, ja tev ir diagnoze, 2 vai 3 diagnozes, tu katru diagnozi sarakst uz lapas, sarakst simptomus, savus, jā, un saraksti, ko piedāvā, piemēram, vai tur medicīna, ko viņi raksta, ko piedāvā vispār, varbūt arī citi saiti, citas valstis, un līdz ar to saliec savu tādu kā puzli, un es ļoti analizēju vienmēr un salieku tādu puzli kopā, un ja es daudz ko nevaru darīt, tad, protams, es darīšu to, ko es varu darīt. Tad, kad es varēšu atļauties iet uz masāžu, vai iet uz fitnesu, tad es arī iešu, vai es varēšu iet uz basēnu, ja, ko visi man ieteica, ja, es saku, bet es pat nevaru nostāvēt, kādā basēnā. Es pat labi, es tur peldēt mazliet, ja, bet ja man, piemēram, kaut kā balans zudīs vai kā, es varu tur noslīgt, jā, vai man tur jābūt visu laiku pastāvīgi klāt. Es jūtu to risku, tad es arī to nedarīju. Jā, un naudas arī daudz, kur nebija, tad nevarēja arī neko atļauties. Jā, ir jau daudz, kas ir kapsulas, jā, cik esmu skatījusies, kapsulas vari tur iet, tur reklamē, ja tur fibromalģijai tas un tas palīdz, tas maksā naudu. Tas reāli maksā naudu, un tā ir liela nauda mēnesī, lai tu uzturētu kaut cik, un galvenais jau, ka pati medicīna arī saka par to, ka vienam cilvēkam var kaut kas palīdzēt, ja tam palīdz, jau otram var nepalīdzēt, tieši tāpatās ar visiem medikamentiem, tām ķīmijām, ko viņi piedāvā, ja, vienam var palīdzēt, otram nē, un tā arī ir, un es esmu arī fibromalģijas grupās, un tur ir briesmīgi, cilvēki nav gatavi, viņi guļ gultā, viņi raud, viņiem ir tās 8 burciņas ķīmija, jā, un viss, tas pats, ko es visu dzēru, jā, un ja tu viņiem uzrakst, viņiem ir tāds pretstats uzreiz par to, ka nekas nepalīdz, es jau esmu nolemta, jā, un viss, es saprotu tāds, jo es tādā situācijā biju. Tas viss ir iekšā. Cik labi, ka tev bija tā lielā vēlme tomēr nepadoties, vai ne, un cīnīties par sevi, par savu veselību, par savu dzīvību, pat varētu teikt. Tas ir kaut kas fenomenāls. Tad man liekas ārprāts, tad laikam manas problēmas, kas bija, tās atkal ir tikai pupu mizas. Nē, es zinu, kā jau katram, es tāpat zinu, kad ir, protams, cilvēki ir no dzimšanas, jā, invalīdi. Es zinu, ka citiem, ja tur, piemēram, no dzimšanas, ja kājas rokas nav vai redze nav vai kas, ja īstenībā jau mums jāskatās savā dzīvē ir. Tas, kā citiem tā dzīve ir, tā ir viņu dzīve, jo tāpēc, kad arī tāpatās katrs cilvēks, kas ir jau piedzimis kaut kāds, viņš jau iedzīvosies, viņam ir savi vecāki, viņam ir sava dzīve, viņam ir savas tradīcijas vai kaut kas tāds, ja. Priekš manis tas, kad es esmu bijusi tāds cilvēks, tas priekš manis bija reāli traģiski, jo es pirmo reizi, es vispār neesmu slimīgs, ne bērns, nekas, es tur nokritu, nobrāst celis, ja tur lauru lapu uzliku, ja tur 2, 3 jau uzspļāvu, uzliku, ja, un gāju tālāk, ja. Smadziņu satricinājumu 3 reizes dabūju bērnībā, ja es pieceļos un eju tālāk, ja. Nebija tādas, tāpēc vienu reizi, kad tu pakrīti, ja, tas ir šoks. Tas ir šoks, ir ceļš enerģiskam cilvēkam. Ja es nebūtu enerģiski, ja es būtu tāds lēnais divplāksnis, ja, tad tas būtu pavisam savādāk. Es, man liekas, arī tāpatās, kaut kur vēl tur
šubinātos, ja, vai staigāt pie tiem ārstiem. Bet es reiz Andžiem pateicu, es teicu, nē, šī vieta nav priekš manis, tur visi sēž, tur tādi galīgi savās problēmās, slimībās, visu laiku iet pilns slimnīcas, visu, un es reiz pateicu, tas nav priekš manis. Tev, Andžēs tāds, varbūt tev, nu, atvest ratiņkrās vai ko, es saku, tu smejies, nekad mūžā man nepiedāvā, Jolanta Priede nesēdēs tur. Viss. Es vienalga darīšu visu, ko es varēšu darīt un ko vispār dzīve man piedāvās, bet es piecelšos un iešu tālāk. Man vat atnāca kaut kā tā vīzija, kad teicu pāris dienas, jā, kad es visu dzīvot negribu, jā, bija tāds nosliece uz to, bet tad pēc tam kaut kāda spiška tāda atnāca un es pateicu, nē, es gribu dzīvot, man patīk dzīvot, man patīk šī dzīve, jo ir fantastiski cilvēki un tāpat tās Koroļu klubs ir Dievs, ir tik daudz cilvēku ienākuši un tagad arī tik daudz cilvēkus dzirdu ar dažādīgiem rezultātiem un arī kaut kā ir kāds kritiskāks rezultāts, jā, piemēram, par mani, es nekādā ziņā nedomāju, ka es tur nevaru tur žēloties vai kaut ko tādu. Protams, es varu runāt, jo mēs jau katrs esam individuāls un savādāks. No. Super. Mums arī daudz skatītāji, tā Vinetiņa arī skatās, jā. Jā, es jau skatos 16. Bija arī 25 vienu brīdī, jā. Jā. Ai, super. Tiešām ļoti iedvesmojuši Jolantu. Tā. Jā, Jolanta. Klausies, varbūt tu vari mazliet, tā kā mums ir arī tas projekts, varbūt gribi arī tā kā mani skatītāji arī dzirdēs tevi, varbūt mazliet pāris vārdos savus tos rezultātus un kaut ko no savas. Jā, mani tie rezultāti, nu arī priekš manis jau viņi bija diezgan arī likās, nu, manos gados tā nevar būt, un es tā negribu justies, to es arī sapratu, ka tas nav normāli, jo man šīs problēmas bija lielākās galvas sāpes, kas arī, nu, principā arī kā no rīta jo pēdējā laikā jau bija tā, kad tu piecelies no rīta, tev jau galva ir kā tāda vate, pilna ar nezinu ko, bet domu nav, neko negribās, slinkums, enerģijas nav. Enerģijas trūkums arī vispār bija milzīgs, jā, vienu brīdi. Un tad jau plusā vēl atnāk trauksmes sajūta, jo tāpēc, ka tu jau sāc uztraukties, kas notiek ar mani. Plusā vēl alerģiskas reakcijas uz rokām, uz pirkstiem bija tā, ka ļoti miezošas, dedzinošas pumpas sāka mesties. Un miega traucējumi lieli, tāpat arī, nu dažādi šie te, bet, nu, tie tādi pamat lietas, kas man ļoti traucēja dzīvot. Un arī, protams, aptiekās dažādas tur atsevišķus uztura bagātinātājus, atsevišķus vitamīnus. Protams, sākumā vispār zāles lietoju, jā, arī ibumetīns, tur vēl kaut kādas zāles, tur ziedītes, smērītes, pretalerģiskās zāles, un tā nekas nepalīdzēja. Īsais efekts bija, ja, bet es sapratu, ka problēma jau tas man neatrisina, tas noņem to simptomu, bet problēma jau paliek. Un tad arī sāku meklēt šo te ceļu, kā, nu, ir taču jābūt kādam risinājumam, un principā jāatcer savu radinieci, skatoties vienu šādu arī ierakstu, kas arī bija tie atslēgas vārdi par šīm te galvas sāpēm, un arī atslēgas vārds ūdens, ko es arī piefiksēju, bet vai tad es vispār dzeru ūdeni, un cik kvalitatīvu ūdeni es dzeru, un domāju, nu nav jau ko var zaudēt, es tiešām ieguldīšu labāk tos 89 eiro ieguldīšu uz veselu mēnesi savai atvesaļošanai. Tas ir principā kā tagad aiziet vienu dienu uz restorānu, ja, uz kafejnīcu vai ģimeni, ja, un mēs atstājām šo naudu restorānā, bet šeit es tiešām ieguldu tos 89 eiro, un otrajā nedēļā man šīs galvas sāpes jau vairs vispār nebija. Man vienkārši zvana mana tā mentore un prasa, nu, Diana, kā tu jūties? Kā galvas sāpes, kā es tā, bet pagad tiešām, kad es vispār pēdējo reizi ibumetīnu iedzēru, viņš kā tur stāvēja tai somiņā, tā stāvēja, es vienkārši pat nepiefiksēju, ka tās kad visas normāli pieceļos, aizbrauc uz darbu, strādāju, enerģijas pilna, pat vakarā atbraucot mājās, ja, kad tu tiešām vēl nevis iegulies gultā, bet tu esi vēl spējīgs kaut ko tur gan mājās padarīt, pastrādāt, ēst, uztaisīt vēl kaut ko.
Tā kā, jā, tie bija tie mani galvenie rezultāti, un arī pēc tās reizes es esmu pastāvīgs lietotājs, jo es saprotu ar savu galvu, tagad jau saprotu, ka manam organismam to vajag katru dienu. Es gribu katru dienu iedot viņam to pašu labāko, un katru dienu tāpat mēs uzņemam kaut kādus toksīnus vai nekvalitatīvāku pārtiku vai vēl kaut ko, ja. Bet es zinu, kā attīrīties no tā visa, un dzeru šo te ūdeni, šie te veselīgie rituāli ir ienākuši ne tikai manā dzīvē, arī manas ģimenes, manu klientu dzīvē, kas arī ir izmainījis jau vairākiem desmitiem cilvēku dzīves. Jā, un tieši tāpēc mēs arī stāstām jums par šo iespēju, par šiem produktiem, par to, ka nevajag padoties, ir jāmeklē risinājums, jo tikai mūsu pašu rokās ir mūsu dzīve, mūsu veselība. Un tieši šobrīd mums arī startē šis te brīnišķīgais projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas būs ļoti atbalstoša, motivējoša grupa, kur mēs, veselības treneri, nutriciologi, arī ārsti mums ir fantastiska atbalsta komanda, kas palīdzēs jums sasniegt šo te jūsu mērķi, jūsu personīgo veselības mērķi. Varbūt, Jolanta, jā, vēl vari kaut ko par projektu piebilst. Jā, projekts, mīļie, ļoti, ļoti fantastisks, un iesaku visiem, kas dzird un kas ir kaut kāda veida iekšējās problēmās, tāpēc, kad tā sistēma, kāda ir Koroļu klubā, tā veselības koncepcija, viņi ir tik fantastiski izdomāta, tāda, kāda nav nekur. Tieši arī projekts, kas ir balstīts uz to Izmaini savu dzīvi 90 dienās, šie 3 mēneši, viņi dos to restartu vispār dzīvē uz priekšu. Pēc tiem 3 mēnešiem jūs sapratīsiet, ko jūs gribat, jo jums atvērsies visas čakras. Jūs iesāksiet, jums galvenais vajag gribēt nevis tā, ka, nu labi, es iziešu to projektu, bet jums vajag konkrēti vēlēties kaut ko izmainīt savā dzīvē, un tad, kad jūs padodaties tam procesam un jūs esat iekšā ar visiem pārējiem, tad tie procesi pavisam savādāk izdodās. Mēs dzeram visu pareizi, nevis tā, ka, piemēram, šodien es neiedzeršu, jā, jo tāpēc, ka neviens jau tur neko nezin, jā, un tādā garā, bet visu, tā kā vajag, tos 3 mēnešus veltiet vienkārši sev uz pilnu, tur kaut ko izslēgt no dzīves, kaut ko pamainīt, kaut ko izdarīt. Nav jau nekas dramatiski jādara. Visu pamazītiņam, bet tas ir tāds stimuls kaut ko savā dzīvē jaunu izdarīt. Un tagad arī jauns gads sācies un projekts gan latviešu valodā, gan krievu 7. Jā, un 15. Tā kā, ja arī latvieši ir krievu valodīgie, jā, kas saprot krievu valodu lasīt, viss super, arī vēl līdz 15. mierīgi var pieteikties. Tas ir pa brīvu, tik cik jūs nopērkat pirmam mēnesītim pirmo programmu, jā, otram un trešam pēc tam, jā, viss iet pakāpeniski. Un, arī dzirdot rezultāts. Tepat nav, nezinu, kādu jāpierunā. Jā, tas ir pilnīgi katram pašam ir jāsaprot. Tieši tāpat tā kā mums katrai nāca tās sajūtas, kad mēs tā vairs negribam dzīvot. Kaut kas ir jādara, mums patīk dzīvot, mums patīk tur ņemties, darīties, jā, un mēs gribam ilgi dzīvot, jā. Kad Anžēs vienmēr tur kaut ko lasa par to, ka cik ilgi cilvēks dzīvot, es uzreiz pateicu, Jolanta Pried nodzīvos līdz 120 un vēl špagatu uztaisīs. Jo mana vecāmāma bija ļoti tāda aktīva, ļoti pozitīva, vēl arī līdz savām vecuma dienām. Tā kā jā, mans mērķis ir jā. Bet, es esmu īstajā vietā, kur ir koncepts, jā, jo arī, piemēram, mums jau ir ļoti daudz tās programmas, jā, ja, piemēram, tad, kad cilvēki ieiet tai veikalā, jā, tad viņi skatās, saka, Dievs, kas tur tagad jāsāk, jā, izmaini savu dzīvi, 90 dienās ir konkrēti, attiecīgi, jā, mēs ejam visi kopā, jā, attiecīgas programmas. Un pēc tam jau, piemēram, tieši tāpatās tā kā man bija, jā, es izgāju to veselības koncepciju, un tad jau es tālāk sāku domāt, tā, mums ir vēl sirsniņai programma, ļoti skaisti.
man nekas nav jādomā, kas ar ko sadarās vai kas ar ko iet kopā. Man nav tur jāeksperimentē katrs produkts, kas atbild par sirdi, ko tai sirsniņai vajag, ja. Es ņemu sīpak Koroļu klubā un tur viss, un man uz mēnesi, ja, ir visi produkti. Man nekas nav tur morzas ābece jāizdomā. Tas man tā piesaistīja, tas man tik ļoti patika, un kad es dzirdēju to, ka Koroļu klubs arī, vairāk būs tās konceptuālā pieeja, tās pakas, viss tas man ļoti, par to es tikai priecājos, un es saprotu to, ka es esmu īstajā vietā, un mana veselība būs drošās rokās. Jā, super. Tā kā mīļie, tiešām nebaidieties, uzdrošinieties, vajag tikai gribēt kaut ko darīt. Tā kā droši rakstiet man, rakstiet Jolantai. Mēs ar prieku jūs ievedīsim šajā projektā, šajā procesā pie mūsu draudzīgajā atbalstošajā bariņā. Tā kā, jā, būs ļoti forši, ļoti atbalstoši. Un arī šīs zināšanas, kas nāks klāt vispār bonusā, tās ir mega zināšanas, jā, par ko es arī esmu pateicīga, ka tas nav tikai pliki iedoti produkti, bet mums tur ir lekcijas, mums tur ir ļoti dažāda informācija par mūsu organismu, par sistēmām, kā mēs ar dabas vielām varam veiksmīgi tikt ārā no dažādām saslimšanām, no kaut kādām saslimšanām, vīrusiem, jo es arī īstenībā, jā, es arī nesaslimu, jā, te bija arī daudz saslimušo apkārt, bet es arī to pašu Paudarko, skudurkoka mīza vienkārši ir bomba šādos gadījumos, un es aptiekai jau sen eju ar līkumu. Tā kā, mīļie, droši rakstiet mums, man, Jolantai, pievienojieties mūsu projektam superīgajam un būsim skaisti, veseli un laimīgi. Super. Paldies tev, Jolanti, liels! Super, jā, milzīgs paldies tev un visiem vēl stipru veselību un galvenais ticību sev, tikai sev, nevis kādam citam, un zināt, ko paši vēlaties dzīvē, jo ja mēs dzīvosim pēc kāda cita standartiem vai dzīvosim kāda cita dzīve, tad mēs palaidīsim visu savu dzīvi garām un ieklausieties sevi. Un ja jūs kaut ko to tādu vērienu uz kaut kādiem, pagaid, kā lai pasaka, ja jums kaut kas dzīvē nāk, vienreiz, otrais, vai nu tas ir video vai posts, vienmēr paskatieties, kāpēc jums viņš krītās, ja? Jo tas varbūt ir kaut kāds signāls, ka jums ir vai nu jāizlasa, vai nu jānoklausās, varbūt kaut kas jums tur liksies pazīstams, un tas var jums izmainīt dzīvi. Tāpēc, kā saka, vienmēr esat atvērti, ausis vaļā, acis vaļā, un nav tādu vārdu, kad es jau visu esmu izprovējis, ja, un nekas man nedara, ja, un tagad es esmu norakstīta, un vispārējais, ja. Katram cilvēkam ir savs, kāds no svaiga gaisa izveseļojās. Tas nav par manīm, man vajag kaut ko citu, tad es eju tālāk meklēt, ja. Ja, piemēram, citi, vēl pateikšu, ja, piemēram, ir ļoti populārs tās badošanās, ja, kas ir arī ļoti bieži saskāros to, ka vajag badoties, ja. Es, piemēram, nevaru riskēt, ja tā kā piedāvā, ja, ka tur nezinu, cik daudz dienas, ja, tur konkrēti badoties, ja, pilnīgi tikai uz ūdens, ja. Tas man ir, piemēram, kā cilvēkam ar diagnozēm, tas man ir ļoti liels risks, un to pat man arī ārsts, ja, pieteica. Un līdz ar to man ļoti patīk mūsu kolovādes, vai tā ir vieglā versija vai dziļā versija, ka tev ir pulverīša, kas ir tavs 4 dienu ēdiens, principā, ja, un tu arī uztais to badu dienu, ja, ūdens dienu, un tu attīri konkrēti visu to dziļo tīrīšanu un iegūsti visu. Tā kā principā pie mums ir visi. Mums nav, tāpēc mums arī ir tā, ka mums ir tikai veselība un nav nekādi miksi, ja, nav nekādas tur, kā es vienmēr smējos, smāķi, ja, kas uz sejas liekam vai kaut kas tāds, bet visi skaistumam, veselībai un labsajūtai, ja, lai mēs varētu izdzīvot šo dzīvi ar vien pozitīvāk un labāk. Tā kā, jā, visiem veselību un sirsniņas, un tā kā, jā, nākat projektā, rakstiet vienalga kurai un iesim kopā. Tā kā nenokavējiet. Jā,
vēl tikai šonadēļ, vismaz atsūtiet jau ziņu, ka jā, es piedalos, mēs jau atzīmēsim jūs, jo produktu iegādēji vēl laiks pietiks. Bet jā, līdz 7. janvārim mēs visus pievienojam čata grupiņai un jau sāksim iepazīšanos. Tā kā būsim priecīgi jūs tur satikt. Super. Nu, paldies. Paldies tev liels un ceru, ka tiksimies Latvijā vai varbūt Anglijā. No, kas to zina? Varbūt vēl iziesim kādā tiešraidē par kaut ko parunāties. Vēl jau ir daudz, kas labi. Paldies. Jā, nu, paldies. Paldies. Jā. Atā visiem. Jauku vakaru.